Noteikti daudz no jums zina tās mazās zilās Gideonu bībelītes, jeb jaunās derības. Arī man tādas ir bijušas un joprojām ir. Un ir ļoti labas grāmatiņas, bet viena lieta, kas tajās grāmatiņās ir gan tāda, kura man arī kādreiz noved līdz izmisumam, proti, ka tur ir jāieraksta, ka tu pieņem Jēzu par savu pestītāju. Lūk, un tā ir teoloģiska aplama lieta, ko es arī uz savas ādas esmu izbaudījis, ka pēc kāda laika tev liekas, kad iepriekšējo reizi pirms gada laikam tu īsti Jēzu par pestītāju neesi pieņēmis, tev vajag pieņemt viņu vēl vienu reizi, jo iepriekšējā reize šķiet tā kā nebija tā kā pa īstam vai kā. Lūk, šajā sakarā es gribu sacīt, ka Jēzus saka, ka ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs, un nav neviena taisna, it neviena, kas meklē Dievu, nav neviena, it neviena, kas meklē. To saka savukārt Pāvils. Un tā ir mācība, jeb runa par mūsu gribas brīvību, jeb patiesībā par gribas verdzību. Un mūsu griba ir verdzībā, grēka verdzībā. Un tā nav brīva. Un vergs pats sevi arī nevar atbrīvot. Tieši tāpat kā miris nevar sevi atdzīvināt. Mēs visi bijām miruši savos grēkos. Luters saka, ka cilvēka griba ir gluži kā zirgs, uz to vienmēr kāds jāj, vai tas ir Dievs, vai tas ir velns. Un cilvēks pats savu jātnieku nevar izvēlēties. Lūk, varbūt tu domā, nu tad man nav nekādas cerības, vai ne? Tieši otrādi. Ja pestīšana būtu atkarīga no tavas gribas un no tavām izvēlēm, tu nekad nevarētu būt drošs par to, vai esi izvēlējies pareizo izvēli, un tu nekad nevarētu būt drošs, vai, kā lai pasaka, tava griba ir bijusi pietiekama. Ja? Lūk, bet pestīšana balstās nevis tevī, nevis tavā izvēlē, nevis tavā gribā, bet tā balstās Dievā, tā balstās Jēzu Kristu. Un tas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs pasludina, ka Dievs nāk pie mums Kristū. Viņš pats mūs izrauj no šīs grēka verdzības, viņš mūs augšām ceļ, padara dzīvus. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, tad jūs patiesi būsiet brīvi. Un tikai tad, kad mēs esam augšām celti, un tikai tad, kad Dievs jau mūs ir izglābis, nu tad mēs varam tādu vārgu, jā, kungs, es gribu tev sekot, atbildēt. Tikai pēc tam, kad jau esam darīti garīgi dzīvi un kad Jēzus jau mūs ir pieņēmis, tas ir vēl ilgi pirms mēs vispār pasakam, Jēzu, es tevi pieņemu par savu pestītāju. Lūk, mīļie draugi, redzi. Un tā ir tā labā ziņa, ka tieši tur, kur tu neko nevari, Dievs visu ir izdarījis. Un tā ir īstā brīvība, tā ir īstā drošība, ka pestīšana nav kaut kur manās svārstīgajās emocijās, manās svārstīgajās izvēlēs, manā gribā, bet tā ir Dieva uzticamajās rokās. Un kādreiz no pieredzes var teikt, ka cilvēkiem ir vajadzīgi ļoti daudzi un pat daudzi 10 gadi, lai līdz šādai varbūt rakstos balstītajai atziņai varētu nonākt. Tā kā jā, varbūt kādam tādas pārdomas palīdz, vienkārši ataus atmiņā, kā man bija kādas 3 vai 4 jaunās derības, kurās es ik pa laikam, ik pa gadam, pusgadam vai pēc kādiem mēnešiem, vairs neatceros, periodiski pieņēmu Jēzu no jauna par savu pestītāju, jo šķita, ka tā iepriekšējā reize, nu tā nebija pa īstam. Lūk, jā. Pirms mēs vispār kaut ko varam pateikt, pieņemt vai nepieņemt, Jēzus jau sen mūs ir pieņēmis. Tik vienkārši.